Tāds vīrs kā Mārs Ķirsons. Ar Māru Ķirsonu droši vien kaut kā pagājis ir garām, ja? Jo viņi tā, ja mēs runājam par karogiem, protams, šodien ir Bruno Ilvaiša dienu, to es nekā negribu, lai kaut kas met ēnu uz to virsū, ja? Bet Māris Ķirsons jau ir otrs tāds cilvēks, kas mūsu pasaulē parādīja Latvijas. Ne Latvija, teiksim, bet Latvijas, teiksim, tās brīvības lietas. Šitā bilde aizgāja pa vismaz 50 pasaules centrālos laikrakstos. Bija Francijas, Anglijas, Amerikas Savienoto Valstu un visur, kur citur. Ja, tas bija Madridē, kur viņš pārgrieza savas vēnes un kur tecina asinis uz tā PSRS karoga. Kā tas bija, kurā gadā? Tas bija 70. gadu sākumā, es precīzi datumu tagad nevaru pateikt. Vienkārši ir sagadījies tā, ka viņi abi aizgāja no šīs pasaules gandrīz vienlaicīgi. Māris Ķirsons janvāri, kaut kur ap 20. janvāri, ja? Un tagad, kad jau mēs zinām, ja? Tas ir tā. Tas mums muzejā. Daudz jau mums vairāk nav. Tas mums ir tajā nevardarbīgās pretošanās zaklē. Te ir tādi mazāki notikumi par karogiem, kas ir Latvijā bijuši, kur drosmīgi puikas, kur uzcēluši uz partijas jumtiem un visu kaut kādas un visu kaut kādas joks iztaisījuši. Un šie ir tādi divi tie vislielākie notikumi, jā, karogiem. Tas man līdzi. Jā, un tad pie viena varbūt arī to galvu uztaisiet. Šito tikai nosiksim nost. Tā ar fotografējiet. Tad, kad Bruno bija musejā, ja? Ja, tad viņš atstāja mums viesu grāmatā tādu ierakstu gadu atpakaļ. Ja? Ieraksts ir ļoti interesants. Ir, jā? Jā. Tas arī tas būtiskākais ir tas, kas mums ir muzejā, kas var pateikt. Te jau pastāstīs dienas skolu. Tad viņš atbrauca, kad bija tam decembrī, 5. decembrī, tā varoņa darba gada diena, ja, tad prezidents bija uzaicinājis viņu, un tad pēc tā prezidenta viņš atbrauc pie mums uz Rēnu uz veselu dienu. Tur runājāmies, un arī interesanta diena. Un izrādās, ka interesanti viņi ne tikai mums, arī viņam viņi bija interesanti. Tas sanāca, jā. Izplānojis tikpat ļoti, kā viņš izplānoja arī ļoti daudz sacīju visas lietas. Viņš mums bija liels diplomāts, un viņš mācīja arī ģimenes dzīvē visu, ko uzzināt, ko vajag, un izplānot, ko vajag ļoti diplomātiskos ceļos. Un mēs jau pēdējos gados arī vairāk to sākām atkost, un arī sabiedrībā zinām cilvēki ir teikuši, ka tas jau ir viņa stilā. Arī tad, kad dzīve tuvojās nogalē, tad arī cik tas mums ir nozīmīgs un ko mums no tā visa mācīties. Jā, Bruno Ilvaiša stāstu mēs visi zinām.
stāstīts vairāk kārtīgi. Bet es domāju, ka tas ir jāstāsta vēl un vēl, jo tas nav tikai vēstures notikums ar datumu, ar faktiem. Tas vairāk ir notikums, kuru dzirdot, atstāstot un vērtējot, mēs varam novērtēt sevi. Tas ir faktiski tāds mūsu vērtību vērs, kādi mēs esam. Bruno Jelaišs nekad nav bijis tāds lepns, ordeņots varonis, un viņš nekad nevienam neprasīja, vai jūs tā varētu. Bruno Jelaišs drīzāk lika domāt par to, vai jūs tā gribētu varēt. Tas nozīmē, vai mums ir drosme, vai mums ir spēks, un cik stipri mēs esam savā garā. Tāpēc tas stāsts tā ir tā mūsu vēsture. Un tad, kad pēdējā laikā ļoti bieži mēs sakām, ka ja bija tādi laiki, ko nevarēja darīt, bija jāpusē, bija jāsadarbojas. Patiesībā Bruno Jelaišs stāsts atbild, nē, tā ir mūsu vēsture. Galvenais bija cilvēku izvēle. Bet tas arī parāda to, kādas sekas bija arī tām, un tas tā ieskicēja, jo mūsdienās bērniem šķiet, ka karogs, mums Latvijas karogs ir visur, un tur piekanās konkurss tajā laikā, ko nozīmē. Arests, ratināšana, piekaušana, ieslodzījums Mordovijā 7 gadi, ierobežojumi. Faktiski mēs redzam, kāda ir cena. Bet tad, kad es Bruno jautāju, vai tu darīji to vēlreiz, viņš teica, protams, es tikai pārvilku citus kurpus, bija ļoti grūti uzkāpt. Jā, to viņš arī bija Madarīs sižetā pēc 21. gadā. Paldies jums! Tas jau ir cits stāsts. Pavisam padomju okupācijas laikā Latvijā ir kaut kādā veidā noraukti, apdedzināti, saplēsti, kaut kādā veidā apgānīti ap 2000 PSRS valsts karogu. Ja? Tātad attieksme tā parādīta pret okupācijas varu arī šādā formātā. Ja? Ir tāds mazs valsts, mēs esam kādreiz pie manis atbrauc tur kaut kādi tur poļi un leiši vai kas. Un leiši jau tā lepni savā garā, viņi jau ir lieli pretestīgnieki un reizēm pat šķiet, ka viņi bija krietni lielāki, bet visādi tur ir. Dažādi to var mērīt. Un viņi, kad uzzina šos te faktus, ja, tad leiši kļūst pavisam tādi ar daudz cienīgāku skatu skatās uz mums. Ja. Viņi domā, ka mēs esam tādi, kaut kā, ka mēs esam tādi kolaborationisti. Ja. Tas ir par visiem padomu gadiem, bet tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Ja. Bija ļoti bieži vienkārši puiši nakti no balvas, tur, ja. Kurš tur tāds ir? Sveicināti. Jūs tādi gudrīši esiet, visi stāvat, ja? Es varu uzdot kādu jautājumu jums? Nezinām, vai varēsim tā kompetenti atbildēt. Ne. Es tikai neviens nevar atbildēt. Kāpēc šito pasākumu visi rīko šeit pie Raudu mūra? Kāpēc ne pie Brīvības pieminekļa? Raudu mūrs tas ir žīdiem, ebrejiem domāts, ne jau latviešiem. Šīs pasākums tiek rīkots pie okupācijas muzeja. Kā lūdzu? Pie okupācijas muzeja, šeit. Es domāju, ka pie Raudu mūra. Skaidrs. Es atvainojos. Lūk, jau plīvo karogs tieši šeit viss pie okupācijas muzeja. Skaidrs. Bet tie visi pasākumi pie tā Raudu mūra. Ja. Labi, paldies jums. Vēl vienu jautājumu. Kur jūs teicāt, šitais tiek rīkots pasākums? Pie šiem pieminekļiem, ja? Nē, pie Latvijas okupācijas muzeja tieši šeit. Es domāju, ka pie tiem 3, ja? Kam ir sarkanās zvaigznes pie cepures. Skaidrs. Droši nāc. Iekšā ir iespēja apsēsties, atstāt mēteles. Un tad aptuveni ap 4. Jā, mēs iesim ārā, bet pagaidām vēl 20 minūtes mēs uzturēsimies šeit, lai būtu siltumā. Jā. Paldies, labi. Jā, ka bija.
Es nebiju spējīga tur aiziet. Es biju galīgi. Nu, pastāv. Ko es varu stāstīt? Nu, kādu viņu atceries? Tēvu. Ai, tagad viss uzcēlās gaisā, viss šito. Tas tik negaidīti. Nē, nu tēvs taču ar Bruni bija tik ļoti tuvi tajā nometnē. Viņš tā kā tēvu savu jūt, un es arī to Bruni tā kā brālis man. Ai, brauca vēl uz Elēju. Nu, ko? Aizbrauc tik tālu prom, tēvs tā pārdzīvoja, ka viņš aizbrauc projām. Nu, pa tēvu jau šķiet. Aizbrauca vai aizsūtīja? Izsūtīja. Tā bija, ka visus viņus tur, ielika. Nevajag baidīties no tiem draņķiem, no okupantu izdzimtiņiem. Vai drošam būt? Bruno bija tik drošs vīrietis, tik augstu uzkāpt un uzlikt karogu. Jā. Tas ir vienreizējs par to vietu. Ir vērts nodzīvot vienu mūžu, lai tikai to karogu varētu tik augstu uzcelt, parādīt latviešus. Jā, viņš mācījās tēva dzejoļus Čekā. Čeps tajā pagrabā, jo tēvs to, ko sacerēja, viņš noskaitīja, un Brunim jau tik laba atmiņa, viņš visu pēc tam jau varēja pierakstīt. Jā. Cik es saprotu, jūs esat māsa, ja? Es viņu skaitu kā brāli, bet nē, es esmu arī likteņa biedra meita. Skaidrs, jā. Nē, es tā no malas noklausījos, man likās, ka nē, viņam bija brālis. Jā. Vēl viena Bet atgādini, tev bija tas uzvārds. Es esmu Zariņa. Bet vārds bija? Ilze. Es esmu Ilze Zariņa. Apsaprecējos. Bet vēl viens. Jūs tik skaisti sievieti savos gados esat, ja? Kāpēc jūs viņu to Bruno nevarējāt sev paņemt? Kāpēc viņu aizlaidāt uz Igauniju? Igauni arī ir labi. Nē, latvieši labāk. Jā. Nu, tā nevar teikt. Igauniem. Tur jau projektā bija, kad man ir Bruni jāsajiet kopā. Jā? Jā. Bet es jau laikam tur paspēju jau te sadraudzēties un viņam, kā viņam jau te bija meitene. Mamma. Dēls taču Bruno. Jā. Viņš arī būs šodien. Jā? To es tikai uzzināju pēdējā randiņā ar Bruni. Jā. Ka viņam te arī ir dēls. Ko lai dara tādi likteņi, kas? Viņš jau braukāja ļoti daudz uz Rīgu, un taču visur piedalījās. Tā ir Valdemāra Zariņa, dzejoļa autora meita Jūza Zariņa. Students jau redz, saku, 12. klases skolēns aktors. Jā, prieks redzēt. Paldies. Sveicināti. Ar Bruno jūs esat viena gada, jā? Viena gada, jā. Viņš ir tikai 9 mēneši jaunāks par mani. Ai. Jā, man jau bija dzimšanas diena, viņam tikai rudenī būs. Jā. Bet tad vēl arī Lapiņas gaida. Lapiņš arī kā esot, Jānis Lapiņš arī viena gada esot. Nē, Lapiņš Jānis jau stipri vecāks. Vecāks ir, jā? Jā, Lapiņš Jānis stipri vecāks. Varbūt citi grib zināt, varbūt grib precēties ar jums, tāpēc grib varbūt jūsu gadus zināt. Cik ir jums gadi? 84, nu pat palika, jā, februārī. Baigi labi. 3. februārī. Un jāatnākat uz sēni, jā? Jā. Bet jūs valsts iedzīsiet postā šitie 84 un vairāk, kam ir gadu. Jo viņiem tik daudz naudas jādod, jums jāmaksā. Nu, viņi man ļoti maz, tāpēc, ka es pārāk daudz piedalījos tajās brīvības cīņās, un man tur stēži tašvāk bija, un tāpat jaunībā slimoja muguru sāpēm, kurā ārsts nemācēja atrast, kas man bija. Es vairāk kā 10 gadus staigāju ar saplīsušu mugurkaulu, bez diska starpskiemeļa. Un tad, kad uztaisīja rengēnu, beidzot uztaisīja rengēnu, viņš saka,
jūs taču esat krūplis, jā. Kur te jūs esat bijis? Es saku, kā visu laiku ārstējos. Jā, un tā no visu ārstēšanos tas jau vasarā dzīvoja pa baltām jūrmālas smiltīm, un tāpēc man tas stāsts tik mazāk iznāca. Bet paklausiet, man liekas, ka nekas nav mainījies. Mēs it kā esam neatkarīgi brīva Latvija, ja? It kā. Bet mēs esam tāpat okupanti. Viņi tik nomainījuši karogu. Man viens krievs zvanīja, un es teicu, viņš saka, mums 2. pasaules karš nav beidzies. Tāpēc, ka mums ir kolonizācija un okupācija palikusi vēl. Jā, bet es domāju, ka ne 2. pasaules karš, bet tūlīt būs 3. pasaules karš pēc kaut kur 20 gadiem. Un tas būs atomkarš un izdzīvos, un tie, kas izdzīvos, tie nebūs laimīgi, ka viņi izdzīvojuši. Ja? Cilvēks aiziet bojā. Nezinu, kā tur būs, vai nebūs laimīgi, to es nezinu. Nu, paldies, bet to, ka tur Krievijā nesaprot šito te, ka no to Puķinu jābīstās, pašiem Krieviem jābīstās, jo viņš ir tik dūls, ka viņš tiešām var atomkaru uztaisīt. Viņš to var uztaisīt, ja viņam jau nav kur likties, viņam gadi kādi ir. Bet atklāt sakot, es pateikšu vienu, ja, ka man ir prieks, ka viņi Ukraiņus slepkavo Krievus, Krievu Ukraiņus, jo tāpēc, ka viņi latviešus slepkavo, ja padomjā savienība. Taču. Slepkavības, tāds sarkanais terors, viss šitos gadus no 17. gada sarkanais terors valda. Un meli. Terors un meli. Galvenais, ka es vēl paralēls ar Latviju. Tas, kas tur notiek Krievijā, tas pats arī Latvijā te notiek. Vienos melos dzīvo. Cilvēki nesaprot, ka šī vārda taču ir noziedzīgā režīma. Neatbilst satversmei. Pretiesiska noziedzīgas režīmas. Neatbilst satversmei. Ziniet, es Finkam sekoju tam visam, ko viņš rakstījis ir un lasu, ja? Un es domāju, ka Finks pareizi paredzoja visu. Viņš pareizi, viņš ka mūks projām. Kāda būs tā situācija, ka mūks projām, tā arī būs. Nezinu, kurā brīdī. Jānotiek kaut kam briesmīgam, lai tad tiešām kaut kas nojūt. Pagaidām dzīvo melos un es skatos tos Krievijas visus tos notikumus, skatos Krievu tautas nesaprot nekā viņi dzīvo melos. Viņiem, ko Maskava pasaka, tam tūlīt tic. Tas pats pie mums. Kamēr ticēs tai televīzijai, tikmēr arī tā būs. Šeit Tehniskā universitāte, Tehniskā universitāte. 89. gadā Jānis Freimans, Uldim Freimanība tēvs, skaidri un gaiši pateica, kamēr cilvēks viņiem galvas vietās būs. Televīzors, tikmēr nekas Latvijā nevar mainīties. Jānis Freimans, pilna zāle te bija. Tehniskā universitātē sapulcs bija. Labi, paldies.
Svētā, sirmu māte viena raud, un pār viņas palievaigiem asu pērles lēni rit. Latvija, Latvija, spīdes mums uzvara, kam raudat jūs daļējās Latviju meičas, cerujiet, pieminiet mūs. Tik līdz kā norīvēs pēdējais šāviens, Latvija brīva tad būs. Mīļā māte, ko tu raudi, izdzēs gūnī gulētei, veltījās sārastulēji, tēls mājās negaidi. Latvija, Latvija, spīdes mums uzvara, kam raudat jūs daļējās Latviju meičas, cerojiet, pieminiet mūs. Tik līdz kā norīvēs pēdējais šāviens, Latvija brīva tad būs. Saule uzlēks mirdzēlāma, spīdes brīvā Latvija. Atnāks mājās Latviju dēli, grūtu cīņu veikuši. Latvija, Latvija, spīdes mums uzvara, kam raudat jūs daļējās Latviju meičas, cerujiet, pieminiet mūs. Tik līdz kā norīvēs pēdējais šāviens, Latvija brīva tad būs. Latvija, Latvija, spīdes mums uzvara, kam raudat jūs daļējās Latviju meičas, cerujiet, pieminiet mūs. Tik līdz kā norīvēs pēdējais šāviens, Latvija brīva tad būs. Labdien, godātie Bruno draugi, klases biedri, cīņu biedri, ģimene. Iededzot sveces Latviešu strēlnieku laukumā 1 Rīgā, iededzot sveces Tartu Igaunijā, mājās Latvijā un Igaunijā, šodien pieminēsim Bruno Javaišu. Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vēstījums Latvijas brīvības cīnītāja Bruno Javaiša piemiņai. Mūžības ceļos devies Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, Viestura ordeņa komandieris Bruno Javaišs. Uzticības, drosmes un patriotisma cilvēks, kurš mūža garumā pašaizliedzīgi kalpojis Latvijai. Mūsu piemiņā viņš paliks ar savu varonību, ceļot augstu mūsu Latvijas sarkanbaltu-sarkano karogu cīņā pret okupācijas varu. Izsaku visdziļāko līdzjūtību Bruno Javaišu mūžībā aizvedot. Patiesā cīņā par devumu Latvijai Edgars Rinkēvičs, Latvijas valsts prezidents, 2025. gada 11. februārī. Pieminot Bruno Javaišu, lūdzu klusumu brīdi. Paldies! Bruno sarkanbaltu-sarkanā karoga stāsts mums visiem ir zināms. Bet katru reizi, kad mēs to izstāstam, mēs atceramies ne jau tikai vēstures faktus, datumus
un šī notikuma detaļas. Faktiski katru reizi mēs izmēram sevi, savu varēšanu, savu garaspēku, un mēs salīdzinām sevi ar viņu. 22 gadus vecs students 1963. gada 5. decembra naktī uz melīgās konstitūcijas dienu bija nolēmis uzvilkt Rīgas pašā augstākajā vietā karogu. Viņš to bija nolēmis pats un pats to izdarīja. Uzšuva karogu, pārvarēja savas augstuma bailes, ejot pa balkona malu, un tajā rītā devās uz radiotorni pretī galvenajai milicijas pārvaldei. Kāda bija cena? Arests, nopratināšana, 7 gadi ieslodzījumā Mordovijā, un mēs varam jautāt, vai un ko šis notikums mums dod un ko mēs ar to saprotam. Bet tad, kad to pajautā Bruno, vai viņš to varētu darīt vēlreiz, viņš teica savus slavenos vārdus. Protams, es tikai nomainītu kurpes, bija ļoti slidens. Bruno Javoišam nepiemita lielmanīga, ordiņota varoņa diženums un dižošanās. Viņš vienmēr teica, es jau nebiju vienīgais. Bija daudzi darīja, mēs bijām daudzi. Bruno nelika atbildēt uz jautājumu, vai jūs tā varētu, bet viņš lika padomāt par jautājumu, vai jūs tā gribētu varēt. Un tas ir tas būtiskākais. Mūsu vēsture ir Bruno Javoiša stāsts. Un šis stāsts ir svarīgs laikā, kad bieži mēs dzirdam, tādi bija laiki, nevarēja jau savādāk, bija jāpaklusē, bija jāsadarbojas. Nē, tas nav mūsu stāsts. Mūsu stāsts ir Bruno Javoiša stāsts. Stāsts par nepadošanos, pretošanos un stāsts par viena cilvēka izvēli. Viens cilvēks to var. Un vēl viņa lielais sirds siltums sildīja visus, ar kuriem viņš satikās. Un īpaši ar bērniem. Viņam vienmēr bija dāvana, vienmēr bija igauņu konfekte, un viņš mīlēja visus, kurus viņš satika. Bruno satiku 29. janvārī slimnīcā Tartu. Viņš negribēja runāt par slavu veselību. Viņš pajautāja vienu jautājumu. Nu, kā jums tur ir Rīgā ar latviešu valodu? Jums jāturās. Mēs turamies. Paldies. Un šodien, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka pašā Rīgas sirdī Latviešu strēlnieku laukumā skan latviešu dziesmas latviešu valodā. Vīru kopa vilki. Lūdzu. Ai, palīgi, dziesmā viņu rotā melna. Saldi Latviju karavīri, nevairās no pašā pelna. Saldi Latviju karavīri, nevairās no pašā pelna. Bet kas vakar šodien kauja, neviens karavīrs nav lieks. Viņu daudz, bet mūs viens sauja, lauzīs mūs, bet nesalieks. Viņu daudz, bet mūs viens sauja, lauzīs mūs, bet nesalieks. Noturēta zemes strēle, asins rupēs sastingts skats. Puišu zīslas no
sarkan, balti sarkans, mirušos un dzīvos klāj. Reti sarkanājā mēri, nāves sardzē Latviets stāj. Reti sarkanājā mēri, nāves sardzē Latviets stāj. Ai, balīgi, dziesmā viņu rotam pelna. Stalti Latviju karavīri, nebaidās no pašā pelna. Stalti Latviju karavīri, nebaidās no pašā pelna. Bruno draugs Guntis Kalme. Labdien, mīļie! Katram cilvēkam ir viņa dzīves moto, vai vienkārši sakot, viņa dzīves kredo. Izteikts, neizteikts, apzināts vai neapzināts. Bruno bija tāds, un to var lasīt viņa intervijā. Viņš reiz sacīja šādi par savu varoņu darbu. Tikai šķiet, ka neko nevar izdarīt. Vienmēr var kaut ko darīt. Tikai šķiet, ka nevar izdarīt. Vienmēr var kaut ko darīt. Tas nozīmē to, ka cīņas iespējas ir, tās tikai vienkārši ir jāatrod. 1963. gada 5. decembra nakts šī iespēja tika atrasta. Vienam cilvēkam, vienam patriotam, vienam latvietim, kad viņš paveic to, ko mēs šodien katrs izteikt par neiespējamu. Tā bija un tā joprojām ir atbilde uz vaidoši čingstošo teicienu, ko gan mēs varam izdarīt. Tā ir šī čingstēšanas pārvarēšana par konkrēti lietušķo, ko konkrēti es varu, ko konkrēti mēs varam šodien, šeit un tagad darīt, paveikt un izdarīt. Viņš toreiz komunistu režīmu okupācijas laikā nolēma pacelt karogu, mūsu brīvās Latvijas karogu. Karogs ir jāceļ augstu, lai to redzētu pēc iespējas vairāk un tālāk. Jabaišs par savu veikumu sacīja šādi. Karogs bija jāpaceļ šeit, Rīgas centrā, pašā visu LPSR varas iestāžu acu priekšā, lai neviens nevar teikt, ka nav redzējis, dzirdējis, ka nav zinājis. Latvijas karogs toreiz bija aicinājums un atgādinājums savējiem. Mums taču reiz bija pašiem sava valsts, latviešu valsts. Mūsu latviešu tautas augstākais pašnoteikšanās veids. Kādēļ, lai mēs, latvieši, brīvību mīloša tauta, labprātīgi atteiktos no savu valstiskuma un kļūtu par padomijas vergiem? Bet mūsu karogs toreiz bija arī izaicinājums ienaidniekam, ļaunuma impērijai. Dīvainā, irracionālā kārtā komunistu režīms tieši šādas akcijas, Latvijas karogu uzvilkšana, okupantu karogu noraušana, dažas lapiņas, niecīgā tirāžā kopētas vai pārfotografētas pretpadomju grāmatas, uzskatīja par īpaši bīstamām. Par to liecina sodi viņam un daudziem citiem mūsu brīvības cīnītājiem. Paldies Dievam, daži joprojām ir mūsu vidū bargie sodi. Vai Bruno Javojšs un citi nacionālie pretestībnieki riskēja? Vai viņi riskēja? Atbilde ir paradoxāla. Nē, viņi neriskēja. Jo risks taču nozīmē izdošanās iespēju pret neizdošanos, ko var, piemēram, izteikt kā 50 pret 50, 80 pret 20 vai 90 pret 10. Bet viņa un daudzu citu nacionālā pretestībnieku gadījumā riska nebija.
jo bija pilnīgi skaidrs, ka labi nostādītais komunistu izspiedzes aparāts viņus notvers. Jautājums parasti bija tikai par laiku un par žanru. Mēs zinām, ka Bruno jau sagaidīja apakšā okupanti zem torņa. Nacionālo pretestību toreiz un pilsonisko pretestību šodien raksturo tas, ka tā nedarbojas ne pēc kādas formālas institūcijas rīkojuma, jo vienīgā un augstākā priekšniecība tādā gadījumā ir cilvēka paša sirdsapziņa. Mūsu, mana, tava sirdsapziņa. Mūsu nacionālās, valstiskās un kristīgās vērtības. Un cīņa viņa un mūsu gadījumā ir atbildības augstākais veids, tāpēc tas ir augstākais veids, kā piederēt savai nācijai, jo cīņā taču cilvēks ieķīlā savu dzīvi un dzīvību, jau sākotnēji noraidot jebkuru kalkulāciju, vai ir vērts, vai man tas atmaksāsies, vai mani atcerēsies, vai mani apbalvos, vai mani pieminēs. Šīs vērtības, kuras veido mūsu valstiskās esības pamatu, nacionālās, kulturālās un patiesi eiropeiskās, ir īpaši svarīgas tagad, hibrīdā kara apstākļos, kad aizvien agresīvāk mums tiek uzspiests un proponēts vērtību nihilisms. Morālo, nacionālo un kristīgo vērtību aizstāvēšana ir kļuvusi aizvien nozīmīgāka. Un, protams, šī cīņa prasa aizvien lielāku pilsonisko drosmi, pašaizliedzību, iniciatīvu, iesaisti un jaunradi. Ko tieši darīt un ko tieši paveikt? Jūs katrs savā vietā zināt to vislabāk. Galvenais, lai tas būtu saskaņā pēc gara ar mūsu satversmes ievadu, kur ir rakstīts: Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, jo Latvijas valsts identitāti veido latviešu tradīcijas un kristīgās vērtības. Mēs katrs savā vietā, savā mikrovidē, tā teikt, no apakšas varam veidot mūsu Latviju, mūsu dzimteni, jo katrs mēs dzīvojam pietiekoši plašā sociālo saišu tīklā, vismaz daži 10 vai pat daži 100 cilvēki, kurus varam uzrunāt, motivēt, iesaistīt, lai veidot, attīstītu un sargātu mūsu Latviju, stipru, eiropeisku, kulturālu un nacionālu. Mūsu tauta aizvien ir cīnījusies par savu pastāvēšanu, un mēs, latvieši, pastāvēsim tikai un vienīgi tik ilgi, kamēr cīnīsimies, jo kamēr cīnos, tikmēr esmu, kamēr esmu, tikmēr cīnos. Katrā cīņā ir vismaz viena aksioma jāatcerās. Ir jābūt kādiem pirmajiem, jābūt kādam pirmajam, kurš ies, kurš darīs, kurš pacels karogu, kurš aicinās. Un Bruno Javoiša moto, patiesībā sakot, pārtulkot šodienai, ir pavisam vienkārši tieši un skaidrs. Kurš, ja ne es? Kurš, ja ne tu? Kuri, ja ne mēs? Kad, ja ne tagad? Āmen. Daugava, pēc kā tu sēro, kam dēļ tavi viņi vai, it kā noziedznieki ķēdes, atslavināšanu gaid. It kā noziedznieki ķēdes, atslavināšanu gaid. Sērojos par Latviju tautu, sērojos par Latviju, kuru es pie savām krūtīm, tā kā meitu auklēju. Kuru es pie savām krūtīm, tā kā meitu auklēju. Sērojos par lauka dēliem, kuri tāli klīst, un par tiem, kas kaujas krita, kuri mūžam nepārnāks. Un par tiem, kas kaujas krita, kuri
mūžam nepārnāks. Mums vēl priekšā cīņa barga, vēl daudz asins riedulīs. Mūsu pulkiem vēl daudz darba, kamēr ienaidnieku zīs. Mūsu pulkiem vēl daudz darba, kamēr ienaidnieku zīs. Bruno dēls, Bruno Lielkāja. Tava cīņa ir galā, Tēvs, par valsti, karogu un valodu. Tava cīņa ir galā, Tēvs, pret okupantiem un naidniekiem mūsu mājās. Tava cīņa ir galā, Tēvs, tā bija pirms tevis, tā būs vēl pēc tevis. Bet tava cīņa ir galā. Tava ir galā. Kad rakstīju šīs rindas, pēc atcerējos sarunu ar tēvu un tieši šos vārdus par cīņu, kas būs vēl pēc tevis. Un mums ir brīva valsts, mums tiltu otrā pusē vairs nav okupantu elku stabs. Mūsu valsts valodu mācās visās Latvijas skolās. Par ko tad vēl cīnīties? Un tādā dienā, kad es redzēju rakstu Delfos par manu tēva aiziešanu mūžībā, blakus es redzēju rakstu, kad kāds liek mums krāvāt koferus. Un tad es sapratu tā dziļāk, ka tā viņa cīņa ir galā, bet mūsu nē. Un cik zīmīgi, ka tieši šodien braucot uz šejieni, kāds vāc parakstus, lai atceltu latviešu valodas atestāciju skolotājiem. Mums ir jābūt modriem, gan valstiski, gan personīgi, jāvēršās pret šīm lietām. Un tad man liekas, kā no filmas Rīgas sargi, kad būs jācīnās arī turpmāk mums visiem. Manam dēlam, droši vien arī mazdēlam un mums visiem. Gribu nolasīt Igaunijas vēstuli, ko man atsūtīja Aija, tātad viņa meita, mana māsa, bet man miglojas acis, es mēģināšu atcerēties. Viņa teica lielu paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem, gan tiem, kas ir klāt, gan tie, kas nē, par to, kad turējuši godā un cieņā viņas tēvu. Arī viņi vēlējās, lai mēs pasakam, lai es pasaku jums, kad viņš aizgāja diezgan strauji ar smagu slimību, un viņš nevēlējās, lai kāds par to stāsta, lai kāds informē, kad viņam ir slikti. Viņš negribēja cilvēkus satraukt,
lai kāds par to domātu, kā viņam iet. Tas nebija viņa dabā, drīzāk viņa dabā bija sargāt citus no kaut kādiem pārdzīvojumiem. Viņš aizgāja turot meitas roku stingri. Viņš aizgāja bez vaidiem, bez kliedzieniem. Un Aija arī lūdzu pateikt, ka viņš vienmēr gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā viņš zina, ka viņš bija gandrīz līdz pēdējiem brīdim par savām idejām nostāties līdz galam, bet viņš sargāja savus tuvākos, vēl jau vairāk padomju laikā. No represijām, no viss, kas varēja būt, viņš sargāja mani, sargāja manu māti, sargāja arī savus bērnus Igaunijā. Viņš viņus neiesaistīja politiskās lietās. Tāpēc vēlreiz visiem paldies, ka esat šobrīd šeit un izrādījuši viņam šo godu. Paldies visiem! Dievs svētī Latviju! Šie kaulīši miesa, šis gars un šis sirds ir Tavu zemes tiesa, kamēr man saulē mirds. Ir Tavu zemes tiesa, kamēr man saulē mirds. Kur solīti ielamu, tur Tavu zemes krūts, un pāri katru ciemu vēl vecais pērkons rūts. Un pāri katru ciemu vēl vecais pērkons rūts. Bet brīdī, kad pāri par Tavu zemi iet, lai Tavu gari man kāra dziesmu dzied. Lai Tavu gari man kāra dziesmu dzied. Tad asinis liešu par Latviju es, un droši novējāšu ne savas dzimtenes. Un droši novējāšu ne savas dzimtenes. Abas malas mūžam nesadalas. Ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Aira, ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Laima pār mums lēmi, sargā mūsu zemi. Viena mēle, viena dvēsle, viena zeme mūsu. Aira, viena mēle, viena dvēsle, viena zeme mūsu. Daugavas abas malas mūžam nesadalas. Ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Aira, ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu.
Daugavas abām malām mēs noslēdzam piemiņas pasākumu. Ir piemiņas grāmata, kurā var ierakstīt Bruno Javaišam. Grāmatu mēs nodosim ģimenei. Varam vēl pakavēties sarunās. Paldies jums visiem! Thank you.